Šī pasākuma žūrijas komisija ļoti rūpīgi strādāja, gandrīz 2 stundas, izvērtēja jūsu darinātos jaunvārdus un nolēma par žūrijas komisijas priekšnieci ievēlēt vienbalsīgi Dzintru Paegli, par sekretāru Inesu Vītoli un sedlnieci jums pastāstīs, cik piedalījās konkursā. Es dodu vārdu. Tātad konkursā tika iesniegtas kopā 52 veidlapas aizpildītas, no kurām 3 veidlapas, diemžēl, tika atzītas par neizpildītām. Tās bija nepilnīgi aizpildītas tādos laukos, kuri bija izšķiroši vērtējuma izdarīšanai. Tātad šīs 3 veidlapas tika atliktas malā, un pārējās tika vērtētas. Variet pārliecināties? Jā, visu var pārbaudīt, viss tika dokumentēts. Godīgi. Vārds priekšniecei. Uzdevums bija grūts, jo, piemēram, izdomāt kādu vārdu likt voucheres vietā, vai darināt vārdus ar pakšu un otne vai otnis, tā uzreiz nemaz kā nevarētu. 4 gadi nebija jādomā, un mēs dažās minūtēs atradām ļoti labus vārdus. Piemēram, pakšķinieks, politiķis, kas tukšu runā. Vouchers, skolčeks, vai galvas nauda, vērotne, skatu laukums, iepakšķiet, ieskaitīt naudu kontā. Tāds prozaisks zobotne, zāģu robotā rinda, skolgrasis, voucher nozīmē, zinībmaksta arī voucher nozīmē, ogotnis, ogubros, žābotne, vieta, kur piespraust žābotu. Beigotne, pēdējā vieta. Domājam, kā gribam. Beigotne, kur beigotne. Dzīperotne, rokdara pulciņa telpa. Labotne, vieta, kur labot kļūdas. Nezinu, vai tas domāts cietums, sinonīms vai kas cits. Labotne arī mums likās ļoti skaisti vārdi. Un bija vēl arī daudz citi, un mēs ilgi strādājām, kamēr tos interesantākos un mums likās trāpīgākos atradām, un tad lūdzu balvas. Kopumā mēs atzīmējam 9 labākos, un kā pirmais balvu saņem sieviete ar telefonu numuru 291423119 par vārdiem pakšķinieks, vājš politiķis un skolčeks vouchers. Mēs visus iesniegtās anketas sanumurējam, un viņai trāpījās numurs 39. Lūdzu, 39. sieviete ar telefonu numuru 291423119. Vai viņa ir pie mums? Pareizi pēc tam piezvanīt, šobrīd tātad nav, ja? Nākamo balviņu saņem 43. anketa ar nosaukumu Ernest 291102220 par vārdiem galvas nauda, vouchers un vērotne skatu laukums. Ernest? Jāstāv tur blakus, vai to roku var paspies pēc tam? Vārds galvas nauda ir ļoti interesants un neatkarīgi no Ernesta. Es arī to biju tā izdomājusi, jo, kā jūs zināt, līdz 13. gadsimtam galvas naudu maksāja vīrieši valdniekam un šo naudu izlietoja karaspēka finansēšanai, armijas finansēšanai. Bet šajā nozīmē galvas nauda ir otrādi. Valsts dod galvas naudu skolēnam, un skolēns ar
ar to savu galvas naudu iet uz skolu. Un cik galvas skolā, cik naudas makā, ja? Tad vārdam galvas nauda ir cita nozīme nekā viduslaikos un līdz 19. gadsimtam. Vārds Kronvalds arī ir maksājis galvas naudu, jo Latvijā to atcēla 1899. gadā. Vīrieši maksāja galvas naudu, pieauguši vīrieši. Tā kā galvas nauda man likās daudz labāk nekā vouchers. Tas vouchers vau, un tā. Nākamā balva saņem 9. anketiņa ar atzīmējumu, ka to rakstīs Inguna 264 28 354 telefons. Par vārdiem iepakšķēt, ieskaitīt naudu kontā un zobotne zāģu zobu rinda. Inguna. Tagad, ja kāds viņu pazīst, nāk droši pie rakstnieces Unas, jā, viņi ierakstīs, kā sauc cilvēku, atzinīgs rakstnieku. Nākamā atzīmējamā anketa pieder Aivaram 22@inbox.lv par vārdu skolēnu grases voucheru vietā, jā? Nākamā atzīmējumā anketiņa pieder Anitai ar inboxu fanita@inbox.lv par vārdiem zinīt maksas voucheru vietā un lopotnis kā grogs. Nākamā atzīmējumā anketiņa pieder Ievai ar inboxu iklingenberga@inbox.lv, ceru, ka pateiks pareizi, par vārdu žābotne ar nozīmi vieta, kur piesprauž žābotne. Nākamā atzīmējumā anketiņa ir ar numuru 12 un pieder sniedzējai Glītei par vārdu beigotni kā pēdējā māju vieta. Ir jau ierakstīt ievārds, jā, Tātad sniedz Eglīte mums ir, bet esot vienīgā atpazīstamā persona, tagad es ceru, ka atzinība tiks nodota. Nākamā balviņa ar numuru 40 pienāks Birutai Jē par vārdu dzīparotne rokdara pulciņu telpa. Un kā pēdējo mēs atzīmējam anketiņu ar numuru 36, kura pieder Kuzmannei par vārdu labotne vieta, kur labot kļūdas. Es gribu pateikt lielu paldies mūsu žūrijai, jo viņi strādāja, visa žūrija strādāja kādu stundu, ja ne vēl ilgāk, un neredzēja to pasākumu, kas šeit notiek, tā kā darbs bija ļoti nopietns, un arī žūrijai mēs pasniedzam 0,5 kilogramu valodas, burtu makaronus. Arī bukletiņus par Rīgas latviešu biedrību. Bet īpašs pateicības raksts ir grāmatu apgāda Madris direktorei Skaisītei Naumovai, jo viņa atbalsta mūsu šo sarīkojumu ar grāmatām. Es gribu paslavēt arī pārējos atbalstītājus, tātad Dobeles dzirnavnieku, jo tieši viņi mums dāvina 0,5 kilogramu valodas, un arī burtus uzturības dāvina. Bet, lai patiešām šie burti labi vārītos zupā, viņus vārīja mums kafejnīca Garlības 13. Tā kā pēc sarīkojuma vēl burtu zupu. Pie burtu zupas mums būs pīrāgs
Rīgas Latviešu biedrības atbalsta fonds un Virta Stirna. Lielāko paldies mēs sakam Rīgas domei, jo tieši viņi ir tie, kas atbalstīja mūsu projektu kopumā, lai mēs visi būtu šeit.